Nu, tad es šeit mēģināšu parādīt dažas lietiņas, ko es iemācījies, kā var ātrāk un ērtāk zīmēt mājas. Pats vienkāršākais veids ir vienkārši lietot draw nodes or A burtiņu, apvilkt mājai un pateikt, kad viņai ir building yes. Un te ir vairākas problēmas. Viena problēma ir, kad māja nesanāk pārāk regulāri, priekš tam mēs varam lietot tools orthogonalize shape Q. Viņu var lietot arī tā viltīgi, tā, kad, ja es, teiksim, es uzzīmēju vēl vienu māju šeit, un es zinu, ka šīs abas mājas ir, viņām jābūt paralēli vienai otrai, tad es varu to iezīmēt šeit divas nodas, pret kurām jābūt paralēli šai mājai, orthogonalize shape, un māja ne tikai būs ar 90 grādīgiem leņķiem, bet viņa arī būs paralēli tai otrai mājai. Un mēs varam, teiksim, šitā ir Valmieras, ko mēs skatāmies, mēs varam patīties, piemēram, kur te Pārdaugavā ir šādas tādas mājas var atrast, kuras ir diezgan redzēt, ka ar roku zīmētas. Un tad es pasaku orthogonalize shape, un māja uzreiz iztaisnojās. Tad tā ir viena lieta. Otra lieta, kas ir neērti, ir, kad katrai uzzīmētāji mājā jāpieliek klātī tas building yes, kas var būt neērti. Tāda apnicīga darbība. Un priekš tam var uzinstalēt jausmas par audvi, kurš saucās Building Tools. Pēc uzinstalēšanas viņš ir pieejams šeit, W burtiņš. Un tas zīmēšana notiek tā, ka es novalku vienu sienu un pēc tam čiks šīs divas sienas. Un redzēt, ka šai mājā jau ir building yes uzstādīts tā, ka es varu dragāt. Čik, čik, čik. Ja tās mājas ir atkal viena un arī paralēli, es varu iezīmēt vienu māju, un tad nākošais mājas zīmēšana jau notiks vienkāršāk. Līdzīgi kā tam Q burtiņam, arī šeit var izmantot to līdzināšanu attiecībā pret diviem punktiem. Un, piemēram, šeit māju rinda ir paralēli sienai, paralēli ielai visticamāk. Tad es iezīmēju divas nodas no šīs te ielas, un pēc tam ar W zīmējot mājas, man viņas visas sanāks paralēli tai ielai. Un šāda māju zīmēšana notiek diezgan ātri. Nu, es, protams, tagad daros nerūpīgi, bet es varētu to visu darīt rūpīgāk. Tā, man tad divas mājas pārklājās. Tad viņas es varu pateikt tools, join overlapping areas. Gatavs. Man ir viena jau bišķiņ sarežģītāka māja. Un tā tālāk priekšu. Nu, darot šo darbu, man izzud iezīmējumu šīm te divām nodēm, tā, kad es viņu iezīmēju atkal. Un varu turpināt zīmēt mājas. Pēdējā lieta, ko es gribēju parādīt, ko droši vien, kad jau ir viegli aizdomāties, tāpatās ir, kad, teiksim, šādā situācijā viens veids, kā zīmēt šādu te māju, būtu vilkt tā te, un pēc tam lietot to orthogonalize shape. Ērtāks veids būtu lietot to pašu māju zīmēšanas lietu un zīmēt, lūk, šādas te kastītes. Un pēc tam tās kastītes apvienot. Tad ir tie tools, join overlapping areas. Šie divi palika par kopīgi, un tagad šos divus apvienojam. Nu, lūk. Un tagad, protams, viņu vēl pabīdam tā, lai viņi atbilst pamatam, nevis tur, kur jumts izskatās. Līdzīgi varētu darīt tālāk ar šo te māju. Tā, man. Faktiski šīs mājas arī jābūt diezgan paralēli vienai otrai, tā, ka mēs varam lietot to pašu iezīmējumu. Kaut kā šādi. Nu, lūk. Un šādi. Te ir mazs tāds puļķītis nāk ārā. To puļķīti mēs arī, protams, iekļausim iekšā. Skaisti. Un visu pavalkam bišķiņ uz leju uz pamatiem. Nu, lūk tā. Un tad šīs tādas mazas lietiņas, kas var palīdzēt ātrāk un ērtāk zīmēt mājas. Paldies par uzmanību!